Labdien, rūnu un rūnu kursu interesanti. Šī ir iepazīšanās ievadnodarbība pār praktisko rūnu video online kursu. Šis ir mans kurs. Es esmu pasniedzēja Austra Saustare. Bez šāda rūnu kursa es vēl pasniedzu dažāda veida kāršu kursus, Lenormand, Taro, parasto kāršu, čigānu, orākulu, kiperkāršu un vēl pasniedzu svārstu kursu, kurš saucas svārsts ikdienai. Nu, lūk, tātad šodien mēs parunāsim par praktisko rūnu kursu un rūnām kā tādām. Tātad ir cilvēki, kas interesējas vai nu par rūnām, vai nu jau par rūnu kursu, kur tad viņi varētu tās mācīties, kur viņi varētu tās apgūt, vai arī vienkārši grib uzzināt, kas tad ir rūnas un kā rūnām var darīt. Tātad par to būs šajā kursā, nevis šajā kursā, bet šajā iepazīšanās ievadnodarbībā, un līdz ar to arī šajā kursā, par kuru tad šeit būs stāsts. Kas ir rūnas? Rūnas ir instrumenti, kartes, ceļazīmes, rādītāji. Mēs esam izpildītāji un realizētāji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rūnas, teiksim, ar rūnu palīdzību mēs varam daudz ko izdarīt, daudz ko mainīt, daudz ko sakārtot un daudz ko realizēt. Un tieši tāpēc rūnas tiek sauktas kā kartes, ceļazīmes, rādītāji. Tātad viņi mums rādīs vajadzīgo virzienu, dos vajadzīgo motivāciju, ja, pareizo izpratni, kurā brīdī kā rīkoties, lai mēs kaut ko varētu sasniegt. Un patiesība par rūnu darbību un spēku ir pieredzē, un pieredze katram ir sava. Tātad, ja apgūstat rūnas, tad ar rūnām darbojoties, katrs veido pieredzi, un katram pieredze ir sava un atšķirīga no citu cilvēku pieredzes. Bet, lai šo pieredzi veidotu, tad ir jāmācās, kas ir rūnas, kā ar tām var darboties, ko ar tām var izdarīt, kā tās var saprast. Tad ir jāiemācās viss stāsts par rūnu nozīmēm un par noteikumiem, par kuriem tad rūnā var darboties. Šajā iepazīšanās ievadnodarbībā jums būs daudz attēlu iekšā par to, kādas rūnas tad izskatās. Ja, tātad rūnas ir, lūk, šīs zīmes, kas ir virsū uzzīmēts uz šiem akmentiņiem, bet tātad rūnas uz kaut ko zīmē. Un mēs arī par to runāsim. Tātad par šo iespēju, uz kā zīmē rūnas, par ko zīmē rūnas, ja, lai viņas varētu izmantot un likt lietā. Tātad rūnas ir spēcīgs maģisks instruments, tajās ir ieslēgts un ieslēgts ļoti liels spēks. Un šim spēkam nav nokrāsu. Ja, tad tas vienkārši ir spēks, ne tas ir balts, ne tas ir melns, ne tas ir pelēks vai kādā citā krāsā. Tas ir vienkārši spēks. Un maģisks instruments, tas nozīmē to, ka rūnām piemīt lūk tā spēcīgā enerģija, kuru mēs liekam lietā, lai kaut ko tur dzīvē panāktu, izdarītu, sasniegtu, bet, protams, kā jau iepriekšējā slaidiņā bija teikts, mēs darām paši, mēs visu darām paši, nebūs tā kā ar burvju nūjiņu, ja maģiskais instruments, nebūs tā kā ar burvju nūjiņu, kaut kas pamās, un viss pats no sevis notiks. Nē, rūnas palīdzēs radīt tos apstākļus, lai mēs paši iet un izdarītu. Lūk, tāds ir stāsts. Un tāds ir šo rūnu spēks. Un kā jau teicu, šim spēkam nav nokrāsu. Tātad spēks ir spēks. Spēks tas ir spriegums rozetē, elektrībai un vienalga. Tātad elektrībai ir vienalga, kur plūst un kam likt kustēties. Elektriskai ierīcei vai tēkannai. Ja, tad bez jebkādiem apzīmējumiem, bez jebkādiem emocionālām nokrāsām, spēks ir spēks. Ja, elektrība ir elektrība. Un tieši tāpēc rūnas paši par sevi neatiec ne uz balto, ne melno maģiju. Rūnas ir rūnas, bet operators vai praktiķis, cilvēks, kurš veido rūnu formulu vai salikumu, var dot tām tādu nokrāsu, kādu vēlas, tādu virzienu, kādu vēlas, tādu izpausmu vai tādu rezultātu, kādu vēlas. Ja, tad cilvēks, ja ir ar labiem nodomiem,
teiksim, nu, it kā kas nodarbojas ar balto maģiju, ja, tad viņš to pozitīvo, labvēlīgo, tas varbūt, kurš nodarbojas ar melno maģiju, nu, tad tas ar runām darbosies nu, kaitnieciski, nelāgi vai slikti. Šajā kursā mēs mācīsimies tikai par labo, pozitīvo, noderīgo, lietderīgo, labvēlīgo, labklājīgo, ja nevis mēs nemācīsimies nekādus kaitējumus nekādiem cilvēkiem nodarīt. Tātad jūs esat, teiksim, tādi būsiet tā gaišā ceļa gājēji šajā kursā. Ja, ja jums gadījumā šobrīd ir bail no runām vai tāda nedrošības sajūta, šausmas, tā ir maģija. Tātad, kā jau teicu, maģija, tas ir enerģija, darbs ar enerģiju. Ja? Un lūk, šajā kursā mēs mācīsimies, kā darboties ar šo runu enerģiju, lai palīdzētu sakārtot, lai jūs varētu sakārtot savus dzīves notikumus, situācijas, problēmas atrisināt, ja? Un tādā garā. Un pēc tam, protams, iespēju veidā palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Tā kā mēs šeit iesim pozitīvajā virzienā ar pozitīvajiem motīviem. Ar runām var piesaistīt bagātību, bet var atņemt veiksmi, var dziedināt, bet var arī kaitēt. Tātad mēs centīsimies piesaistīt tātad materiālo pārticību, ja teiksim, veiksmi mēs necentīsimies atņemt, par dziedināšanu runājot, mēs ar veselības lietām nenodarbosimies, bet mēs ar runu formulām mācīsimies, tā teikt, dziedināt dažādas situācijas, notikumus, ja jūsu uztveri, jūsu pašsajūtu, nu tādā veidā, bet ar veselības problēmām kā tādām, ne mēs liksim diagnozes ar runām, ne mēs meklēsim veidus, kā ārstēt, jā, to mēs noteikti nedarīsim. Un kaitēt mēs arī nevienam nekaitēsim. Tātad, lūk, mana kursa ievirze ir parasti šāda, lai cilvēks ar to, ko es mācu, var uzlabot savu dzīvi kā tādu. Runas ir nopietnas instruments, kurš prasa saprašanu, cieņu un godbijību. Runas ir vēsture un tradīcijas. Tātad vēsture un tradīcijas, tas ir vairāk attiec tā kā uz skandināvu tautām un viņu tur tajos, teiksim, mitoloģiskajos rakstos var ļoti daudz uzzināt un izlasīt par runām kā tādām. Bet tik smalki mēs kursā nerunāsim, bet mēs uzzināsim, ko ar runām var darīt. Lūk, tātad viens no tādiem apkopojumiem, runu apkopojumiem ir vecais futarks vai elder futark. Iekaviņās es esmu ielikusi jums tulkojumu runu raksturē vai runu alfabets. Tas satur 24 runas. 25. runa ir tukšā, odina runa, runa vird vai likteņa runa. Tātad viņi saucās dažādos veidos, un tā ir tā tukšā runa. Ir pieeja vai tradīcija vai skola, kā nu mēs to varam nosaukt, kad šī 25. tukšā runa netiek apskatīta, netiek apgūta, jo viņa tiek uzskatīta, ka tā ir tukša runa, tāpēc, lai nepieciešamības gadījumā uz tās uzzīmēt kādu runu, kur ir var pazudusi vai kaut kā citādi bijusi bojāta, ja? Bet šajā tradīcijā, ko mēs mācīsimies, šī tukšā runa tiek izmantot kā pilnvērtīga runa. Lūk, šajā attēlā jums ir visas 24 runas, un klāt ir lūk šī tukšā runa, ja, tātad varam apskatīt. Runa izcelsme līdz galam nav noskaidrota, katrai runai personīgs vārds nosaukums, un tā ir saistīta ar noteikti dievību un stihiju. Tātad stihijas ir 5 parasti runām, un dievības, jā, to ir vairāk, vai tās ir vairākas, šīs dievības var apgūt dažādos senajos rakstos par runām, par skandināvu mitoloģiju, par viņu pasaules skatījumu, tātad, kas ir apskatāma, nu, teiksim, mazliet šo to var atrast Googlē, vai arī es jums kursa laikā
ieteikšu dažus autors vai dažas grāmatas, ja, kur tad jūs to visu varētu tā kā uzzināt. Jo kursā mēs to dziļi nepētīsim, mēs tikai mazliet tā pieskarsimies tam, ja, jo, nu, visu vienā kursā tā kā nevarētu apgūt. Un to var izlasīt citur, ja, tad speciāli pie tā par to nu, nav jārunā un pie tā kā nevajadzēs apstāties. Lūk tā. Nākamais, ko es gribu teikt? Tātad runām ir 3 galvenie pielietojumi. Tas ir runu alfabets, runu zīlēšana, runu maģiskā prakse. Par maģisko praksi mēs tikko runājam vienā no iepriekšējiem slaidiņiem. No tā maģiskā vārda vai maģiskā apzīmējuma nevajadzētu tā kā baidīties. Kā jau teicu, maģija, tas ir darbs ar enerģijām. Tātad maģiskā prakse ir prakse ar runu enerģijām. Tieši tā tas saucās. Runu zīlēšana. Jā, mēs mācīsimies arī runu zīlēšanu, tātad ar runām var zīlēt. Un ir runa alfabets. Runa alfabets ir vecākais futarks, un lūk, šis ir runa alfabets. Un tāds viņš, nu, ieņēmumos izskatās, bet arī šīm visām lietām ir tātad atšķirīgas pieejas mēdz būt, vai, teiksim, atšķirīgas tradīcijas, vai atšķirīgas runu skolas, tātad tas ir laika gaitā izveidojies, tā tas ir, jā, kā jebkurai citai, teiksim, maģiskai praksē gluži nē, bet tādai ezotēriskiem instrumentiem, kā ir dažādi novirzieni. Lūk, bet mēs mācīsimies vienā no šiem novirzieniem. Šeit uz šī attēla ir manis zīmētās rūnas uz jūras krastā salasītiem akmentiņiem. Lūk, tā kā akmentiņi ir viens no veids, uz kuriem var tātad šīs rūnas zīmēt, nu kā pašdarināts rūnu komplekts. Par to es jums vairāk stāstīšu. Pirms kursa jums būs informācija tātad par rūnām, kurus var izmantot kursā, tātad, vai nu paši darinātu uz atrastiem materiāliem piemeklētiem, vai lai jūs nopirktu gatavus materiālus, uz kā veidot savus rūnas, vai arī jūs nopērkat gatavus rūnas uz kaut kādiem materiāliem, kas jau jums ļoti patīk. Mēs par to tūlīt arī mazliet apskatīsimies. Visi šie veidi ir iespējami kursā, jā, tad un es pēc tam pastāstīšu, kā katrā variantā tad būs iespēja mācīties rūnas. Bet tas jau būs dalībniekiem, kā e-pastā tāds neliels aprakstīņš. Lūk, rūnas tiek izgatavotas no pusdārgakmeņiem, rūkšādiem, jā, tās parasti ir gatavas rūnas, skaisti iegravētas ar zelta vai kādu citu skaistu krāsu. Lūk, šīs ir arī kaut kas līdzīgs pusdārgakmeņiem, bet, acīm redzot, šeit cilvēks ir pats viņas zīmējis. Tad ir no akmentiņiem, jā, no vienkāršiem akmentiņiem, kā es jums jau rādīju iepriekšējā slaidā. Koka ripulīši, rūkšādi, koka ripulīši var būt pilnīgi ideāli apaļi vai iegarina apaļi, koka plāksnītēm, lūk, ir koka plāksnītes, apstrādāti kauli, jā, tātad apstrādāti kauli, un viņi izveidojas tāds, tāds plāksnīšu veidā. Māla plāksnītēm, lūk, šeit, tad kartona gabaliņiem un citiem dažādiem materiāliem, kas, ienāk prātā. Ja? Tātad, līdz ar to jūs saprotat, ka ir gatavas rūnas jau var iegādāties, ir gatavas rūnu sagatavas, un ir rūnu sagatavas, kuras vai nu piemeklē, vai atrod, vai izveido paši. Tātad visi šādi varianti ir iespējami šajā kursā, tātad rūna apguvē. Rūnas var zīmēt tātad mēs šajā kursā runāsim tikai par rūnu zīmēšanu, mēs nerunāsim šajā kursā par dažādām amatniecības metodēm, tātad kā vēl rūnas var uzlikt uz tie saucamajiem rūnu nesējiem, bet mēs runāsim tikai par zīmēšanu. Tātad, ja jums būs kaut kādi savi rūnu sagatavītas, kādas savas, un jūs gribēsiet veidot savu rūnu komplektu, tad mēs tikai runāsim par to, kā var uzzīmēt. Tātad uzzīmēt var pēc situācijas, un tie var būt krāsa zīmuļi,
marķieri, flomasteri, pildspalvas, pasteļkrāsas, ogles un cits, var ieskrāpēt ar nagliņu, adatu un citu, var izšūt krustdūrienā, iededzināt, iekalt un tā tālāk. Vispār jebkas zīmējoši un rakstoši, kas rezultātu neietekmē. Svarīgi ir izteikti precīzi izrunātas, aizrunātas situācijas vai gadījumi. Tātad to mēs arī noteikti mācīsimies, kā pareizi izrunāt situācijas, ar kurām būtu runām jāstrādā, kā viņas aizrunāt un visu pārējo. Tātad par to visu būs kursā kādā no nodarbībām vai vairākās nodarbībās. Ekstremālās situācijas var ar pirkstu zīmēt uz aizsvīduša stikla, vai ar nūjiņu zīmēt ūdenī, vai smiltīs, vai uz zemes, vai kaut kur kaut kādā veidā. Ja? Tad lūk, arī šādi var runas zīmēt. Ja dziedināmies ar runu, tad uz slimās vietas. Kā jau teicu, mēs veselībai daudz, teiksim, vai daudz uzmanības vai lielu uzmanību nepievērsīsim, bet mēs tikai mazliet parunāsim par tādu, kā uzlabot pašsajūtu, nu un tādus niekus par veselības uzlabošanu vai veselības saglabāšanu, jo tomēr ar runām nevajadzētu taisīt diagnozi, nevajadzētu meklēt ārstniecības veidus, priekš tam mums ir ārsti, bet kā šo to, ar runām tomēr var paskatīties. Lūk, tas par to. Tātad šis video online kurs būs noderīgs vai būs piemērots vai ir piemērots tiem, kuri grib iemācīties darboties ar runām, lai risinātu savus svarīgos dzīves jautājumus un uzdevumus, grib apgūt papildus instrumentus, lai palīdzētu sev, saviem radiniekiem, tuvajiem, pasargājot tos no zaudējumiem un kļūmēm, grib saplānot savu nākotni un aizmirst par nenoteiktību, laika trūkumu savu darbību apdomāšanai, ir noguruši kļūdīties partneru izvēlē, jā, redziet, arī tādu lietu var sakārtot, baidās kļūdīties un izvēlas diagnosticēt situāciju un izvēlēties drošāko ceļu. Tātad, lūk, var izvairīties no kļūdām, nebaidās apskatīt soli uz priekšu un analizēt dažādas situācijas attīstību variantus, izvēloties sev labāko, tātad tas nozīmē, ka mēs paskatāmies vienu variantu, otru variantu, trešo variantu, tas apmēram par izvēlēm kaut kas stāsts, un tad izvēlēties labāko un piemērotāko. Nevēlas tērēt laiku un naudu, bet meklē paņēmienus, kā pasargāt sevi no kļūdām, arī labi. Kāpēc? Tāpēc, kā kļūdas sarežģa, ievelk garumā dažādas mūsu darbības, centienus, mūsu mērķu sasniegšanu, ja. Tātad, un ļoti labi, ja mēs ar runām to, protam, paskatīties un noteikti. Mums nekur nav jāskrien, pie citiem jāmaksā nauda, lai tie to varētu mūsu labā izdarīt. Lūk, un gatavs izveidot dzīvi pēc sava scenārija un saņemt to, ko pats grib un ar ko sen jau, vai par ko sen jau sapņo. Lūk, tāds ir piedāvājums tiem, jā, kuri grib iemācīties darboties ar runām šajā video kursā. Diezgan interesanti, diezgan plaši un pat ļoti noderīgi. Ko uzzināsiet un iemācīsieties šajā kursā? Tātad viens ir tas, ko var darīt ar runām, tad, kad jūs iemācīsieties, bet ko uzzināsiet un iemācīsieties vispār. Gribu pievērst uzmanību lūk šim attēlam, jā, šeit ir runas uzīmētas uz pusdārgakmeni, kas saucās vai nu tīģera acs vai kaķa acs, kā nu kurš viņu sauc, bet ļoti skaisti, vai ne? Tātad savu runu komplektu veidošana, praktiskā nodarbošanās kā ar katru no runām. Tātad šajā kursā būs interesanta lieta. Kāpēc šis kurs saucās praktiskais? Jo 25 dienas jūs darbosieties ar katru no runām. Tātad katra diena, viena no runām. Un tā 25 dienas un beigās 25 runas jūs būsiet apgūši, sapratuši, uzzīmējuši, likuši lietā
tātad, lai runas darītu kaut kādus noteikti, nevis runas darītu, bet lai runas palīdzētu jums sasniegt kaut kādas noteiktas lietas jūsu ikdienā. Tātad tā būs praktiska darbošanās un praktiska runa iepazīšana. Runa nozīmes zīlēšanā un prognozēšanā, kā zīlē ar runām, ja tātad ar runām mēs arī mācīsimies zīlēt un prognozēt, būs atsevišķas nozīmes par katru runu, būs dažādi izklājumi par dažādām tēmām, ja tā kā tas tādu materiālu jums būs. Runa nozīme maģijā, tātad runa nozīmē maģijā būs cits atzars, ja citi materiāli. Šos materiālus mēs nekad nejaucam kopā. Viena ir par zīlēšanu, viena ir par maģiju. Un katru materiālu mēs atsevišķi izmantojam tam paredzētajiem gadījumiem. Runa nozīmes alfabetā, kā izgatavo runu talismans un amuletus. Jā, tāds arī jums būs materiāls. Kur un kā zīmē un raksta runas, ar ko zīmē un raksta runas. Apskatīts plaši. Lai jūs zinātu visu daudzveidību, kā var runas ikdienā izmantot, ja savām vajadzībām, kā veido runu formulas, kā aktivizē runu formulas, runu formulu darbības pārtraukšana. Tātad, ja mēs veidojam runu formulas, tātad mēs viņus aktivizējam, jo mums vajag sasniegt kaut kādas noteiktas lietas, jā, lai runu formulas mums palīdz. Un tad, kad tas ir izdarīts, tātad mums ir jāzina, kā runu formulas darbība pārtrauc. Tātad tādas lietas ir obligātas, jā, lai sekmīgi darbotos ar runām. Runas sadzīvei un ikdienai, lūk, kā jau teicu, pirmajās 25 dienās jums par katru runu būs tāds praktisks darbiņš jums sev par labu, jā, kā tā runa sadzīvē vai ikdienā izpauž. Kādi noteikumi darbā ar runām jāievēro? Jā, runām ir jāievēro noteikti noteikumi, lai darbojoties ar runām, neizdarītu kaut ko nepareizi vai sev vai citam par sliktu, ja? Tad viss ir jādara atbilstoši noteikumiem, lai runas strādātu un visi būtu priecīgi un apmierināti. Kāpēc vienas formulas cilvēkam ir piemērotas, bet citas nav? Jā, tas tā ir. Ja jūs interesēties par runām, vai arī vēl tagad sāksiet pa īstam interesēties par runām, tad jūs googlē, kad paskatīsieties, tad tur ir ārkārtīgi daudz dažādas formulas, bet visas šīs formulas nedara visiem cilvēkiem, jo kādreiz katra no šīm formulām ir kādā brīdī kāda cilvēka radīta kādam konkrētam gadījumam, konkrētai situācijai, konkrētai problēmai, ja tad tajā gadījumā viņi strādāja, bet attiecīgi citam cilvēkam, citam gadījumam, citai situācijai viņas nav piemērotas, lai arī pēc pēc nosaukumiem, pēc jēdzieniem tās situācijas ir kaut kas līdzīgs, bet cilvēki atšķiras, jā, viņu dzīves pieredze atšķiras, viņu situācija pamatos arī atšķiras, jo tur ir pavisam citi cilvēki iesaistīti, citi apstākļi, līdz ar to viss formulas nedara. Un tāpēc pats labākais variants ir formulu sastādīt pašam vai arī pārbaudīt ar speciāliem runu izklājumiem, pārbaudīt, kuras formulas der vai kuras tomēr nedara. Ja? Tātad mēs to visu mācīsimies kursā. Un dažādas citas ar runām saistītas gudrības. Lūk, tātad arī tās galvenie akcenti, ka mēs mācāmies zīlēt, mēs mācāmies strādāt ar runu formulām, mēs iepazīstamies ar katru runu praktiskā veidā. Jā, tas ir ārkārtīgi interesants process. Protams, tiem, kuri grib iepazīties ar runām, kuriem runas tā īsti neinteresē, viņi negribēs ar to nodarboties, tāpēc, ka tas ir jādara katru dienu, un jādara, un jāsajūt, un jāpiefiksē, jā, un jāvēro kādas interesantas lietas, runu, teiksim, runu maģija vai runu enerģija rada jūsu ikdienas dzīvē. Tad tas būs ārkārtīgi interesants process, parasti cilvēkiem tas patīk. Lūk, un tātad mazliet precīzāk stāst par praktisko runu video online kursu. Mācīties var ne jau kuras vietas pasaulē, sev ērtā laikā. Nodarbības notiek video un online formātā, visām nodarbībām ar video ierakstu. Tātad, ko tas nozīmē? Ir daļa nodarbība video formātā,
daļa online formātā, un online nodarbībām ir video ieraksti, un attiecīgi tas atbilst lūk, šim manam ierakstam, ka mācīties var no jebkuras vietas pasaulē, sev vērtā laikā. Lūk, ja jums negribas piedalīties online nodarbībā, jūs to darat citā laikā, tad jums tas ir ērti. Tātad saites uz nodarbībām dalībnieki saņem e-pastā kursa aprakstā norādītajos datumos pēc apmaksas veikšanas. Tātad ir apmaksa par kursu, var maksāt par visu kursu, var maksāt par mēnešiem, un ja dalībnieks ir apmaksājis, tad attiecīgo nodarbību saites pasniedzēja, tas ir es, Austra Savstara, ja, izsūtu dalībniekiem e-pastā. Un tātad arī online nodarbībai izsūtu jums online nodarbības saiti vai linku uz Zoom platformu. Lūk, un norises datumi, kursa programma un plāns mājaslaps ir mājaslapas kursa aprakstā. Šī iepazīšanās ievadnodarbība ir ievietota kādā no mājaslapām, lūk, un tajā mājaslapā, kur tā ir ievietota, klāt noteikti ir kursa apraksts, kur būs ieraugāmi norises datumi, pie norises datumiem būs norādīts, kuros datumos nodarbības ir video, kuros datumos ir online formātā, protams, kursa programmā un plāns. Ja, tad jūs to visu tur varat ieraudzīt un apskatīt, iepazīties ar to. Tas būtu par to, un vēl, protams, kā jau teicu, es jums, tiem dalībniekiem, kuri piedalīsies kursā, kuri būs pieteikušies, man būs jau viņu e-pasti zināmi, jā, tad es izsūtīšu diezgan plašu informāciju tātad par rūnām, kur var rūnu materiālus atrast dažāds, ja grib paši gatavot, vai kur var rūnas iegādāties, vai kādas rūnas būtu ieteicams iegādāties, ar kādiem, teiksim, ar kādiem zīmēšanas instrumentiem mēs kursā zīmēsim. Un, protams, nedaudz aprakstīšu, kāda būs dalība kursā tad, ja jūs neveidosiet savu komplektu, bet jūs pirksiet, pieņemsim, gatavus rūnas, ja? Vai arī jūs gatavosiet savu komplektu, bet pirksiet gatavus sagatavus. Lūk, tātad tādā veidā es jums būšu visu to aprakstījusi, jums nebūs jāapjūka, jāmulst, jāsatrauc, ko es tagad darīšu, vai kā man tagad tur būs, vai es varēšu šādā veidā piedalīties kursā, jo paši saprotat, ka, pieņemsim, gribas ļoti nopirkt, pieņemsim, pusdārgakmeņu rūnas, ja, nu, mēs tad viņus neķēpāsim, mēs viņus noteikti neķēpāsim ar kaut kādiem tur flomasteriem vai zīmuļiem, bet ar tām strādāsim mazliet citādāk, bet gandrīz visu pilnīgi to pašu, ko gadījumā, ja jūs veidosiet savu runu komplektu. Nu, lūk, tāds bija stāsts par runu praktisko kursu, kurš ir video online formātā, un līdz ar to es aicinu pieteikties un piedalīties šajā praktiskajā runu kursā un apgūt runu prasmes un gudrības. Ja tas jūs interesē, ja šī nodarbība jūs uzrunāja un izvēlējāties pieteikties manā kursā. Tātad šī nodarbība ir galā un aicinu apdomāt un gaidu jūs savā runu kursā. Visu labu! Paldies par uzmanību!